Jēkabpils Ukraiņu kultūra izglītojošā biedrība jau ir novembrī atzīmējusi savu 5 gadu pastāvēšanas jubileju. Svinīgā pasākumā biedrības dalībnieki atskatījās uz šajā laikā paveikto. Jau ir tulkojumā no ukraiņu valodas nozīmē baltā kļava. Minētā koku šķirne Ukrainā esot ļoti izplatīta un populāra, kā arī pazīstama ar savu spēcīgo sakņu sistēmu. Arī Jēkabpils Ukraiņu biedrības mērķis ir nostiprināt savas nacionālās saknes, saglabājot un popularizējot ukraiņu valodu, tradīcijas un kultūras vērtības. Pat laban biedrībā darbojās 34 biedri. 5 gadu laikā jau ir sadarbojusies ne tikai ar poļu, krievu un baltkrievu biedrībām Jēkabpilī, bet arī ar lielākajām ukraiņu biedrībām no Rīgas, Jelgavas un Vangažiem. Gada nogalē jau tradicionāli jau ir dalībnieki piedalīsies arī Ukraiņu dziesmu festivālā Červona Kaļina, kas notiks Liepājā. Šogad biedrības dalībnieki viesojās un uzstājās arī savā dzimtenē. Arī jēkabpiliešus biedrība ik pa laikam iepazīstina ar savām tradīcijām. Piemēram, jūnijā biedrība svinēja Ivana Kupalova svētkus, kas ir radniecīgi latviešu līgo svētkiem. Šajā dienā biedrības telpās ik viens jēkabpilietis varēja nogaršot tradicionālo ukraiņu boršu, apskatīt tautiskos motīvos izšūto apģērbu izstādi, noklausīties lekcijas, bet bērniem tika piedāvāti dažādi konkursi. Ukraiņu biedrības jau ir vadītājs Valērijs Kostuševičs stāsta, ka jau šonedēļ biedrības dalībnieki tiksies, lai lemtu par tās aktivitātēm nākamajam gadam. Jau ir priekšnesums, tāpat kā līdz šim jēkabpilieši noteikti redzēs gan pilsētas svētkos, gan dažādos koncertos pilsētā un novados. Vai tiks rīkots arī kāds cits pasākums, tas esot atkarīgs no finansiālajiem līdzekļiem, ko piešķiršot Jēkabpils pilsētas dome.